Labdien, Centrummetāla apmācības programmā. Turpinot mūsu apmācības programmu par degli, stāstīsim tālāk par automātiku un viņas vizualizācijas daļu. Tātad, ieslēdzot automātikas bloku, pirmais, ko jūs redzat, ir pilna vizualizācija ar jūsu sistēmu. Meistars, kurš nodarbojas ar palaišanu, sastāda vizualizāciju atkarībā, kas jums veidojās. Šajā gadījumā mums šeit ir akumulators un viens loks, bet šeit vēl var būt boilers un vēl otrs loks, kas pieejams vizualizācijai. Tātad, kopskatā, jūs redzat katlu, pašlaik viņš nestrādā, tātad liesma mums nerāda, ventilatoram 0 apgriezieni, pa šneku nekas nebirst. Katlā mums vēl joprojām ir temperatūra. Šīs ir darba stundas, ko katls mums ir nostrādājis, 4080 stundas. Loks uz māju mums darbojās, 64 grādu turpgaitā. Akumulatorā mums ir temperatūra augšējā, apakšē, ārgaisa temperatūra. Radiatoru sistēma, par cik karstais ūdens nav, ja būtu karstais ūdens, tad attiecīgi šeit parādītos maisītājs, pieslēgts internets, connection zaļā krāsā, savienojums noticis. Tātad mājas loks mums par cik strādā, jūs redzat vizualizācijā, ka sūknis griežās. Tas pats arī notiktu, ja strādātu katla loks, grieztos sūknis un viss darbotos. Tātad, ja jūs pieslēdzat šim panelim Wi-Fi modemu un caur internetu gribat kontrolēt savu apkurses sistēmu, jums pirmais, kas parādās, ir lūk arī tieši šāda pati vizualizācija, ļoti ērti novērtēt un saprast, kas notiek ar jūsu katlu, kamēr jūs neesat viņam klāt. Tātad, turpinam, dodamies pie uzstādījumiem. Panelī lietotāja līmenī mums ir pieejams uzturēšana, jums ir iespēja izpūst degli, ja jums tas ir vajadzīgs nospies, 2 minūtes deglis mums izpūtīsies. Mums ir iespēja iestatīt apgriezienus vēlamos, ja vēlamies mainīt apgriezienus, ar C nodzēšam, apstiprinam, viss gatavs. Temperatūras. Temperatūra izvēle ir mainīgā. Temperatūra izvēle mainīsies atkarībā no tā, kāda schēma jums būs šeit izvietot. Tātad, ja jums parādās akumulators, jums parādās iespēja ielikt akumulātora temperatūras. Akumulators nav schēmā, akumulātora temperatūras nebūs pieejamas izvēlnē. Tātad temperatūra, mums pieejama temperatūra katlam. Uz burtiņa I mēs varam pasīties minimālo, maksimālo un kāda mums bija rūpnīcas iestatījumi. Tātad jūs nevarēsiet paiet zem minimālā un uziet virs maksimālā. To jūs redzat zem burtiņa I. Delta T, starpība katlam, akumulātora temperatūra. Tātad tajā mirklī, kad akumulators silt, ja mēs uzliekam 80 grādus, viņš mums silst līdz sasniedz 80 grādus apakšā. Delta T, tā ir starpība akumulatora, viņa mums pieejama robežās no 10 līdz 30 grādi. Tas nozīmē to, ja mēs uzliekam 80 grādus šeit, viņš silda, kamēr sasniedz 80 grādus šeit, maksimālā starpība 30, tas nozīmē viņš dziest, kamēr augšpusē paliek 50, kā no augšpusē no 50 pāriet uz 49, tajā mirklī katls ieslēdzās. T-aku off, temperatūra, pie kuras akumulators pilnībā izslēdzās. T-aku min, minimālā temperatūra, kad tiek darbināts mājas loks. Tātad, ja jums akumulatorā ir mazāk pa 20 grādiem, mājas loku jūs nekādā veidā nevarat ieslēgt, un automātika to bloķēs. Un attiecīgi pirmais loks, par cik mums apkurs veids ir izvēlēts šajā katlā konstantais. Tā mums ir konstantā dienas temperatūra turpgaitas sistēmā. Ja mums būtu radiatoru sistēma vai grītas sistēma, tad mums šeit parādītos dienas temperatūra telpā, kuru mēs varam iestatīt. Protams, ka katls nezina temperatūru telpā, priekš tam ir vajadzīgi korektori, lai viņš to zinātu, bet iestādot telpas temperatūru vai mainot, viņš mainīs līkni uz māju, attiecīgi mainīsies turpgaitas temperatūra. Par to nedaudz vēlāk. Nākamā izvēle mums ir grafiks. Grafiks arī ir mainīgā izvēle, kurā parādās atkarībā no tā, kādas jums iekārtas. Mums pieejams katls pirmais loks, būtu otrais loks, būtu vēl viena izvēle, un būtu boilers vēl viena izvēle. Katrai no šīm iekārtām ir pieejamas 3 tabulas. Tātad katrā tabulā mēs varam salikt dažādas grafikas. Zaļais nozīmē ieslēgties, sarkanais izslēgties. Uzspiežam uz ekrāna, pievienojam jaunus laikus. Ja mēs saliekam daudz dažādus laikus, lai mums nav katreiz viņi jāpāraksta, ir iespēja viņus kopēt. Iezīmējam, nokopējam,
aizējam uz nākamo dienu, ielīmējam. Tādā veidā mums ir iespēja mainīt mūsu tabulu. Tad, kad jūs esat sagatavojuši 3 šādas tabulas, tad dažādiem periodiem, tad grafikā ieiet, jūs varat norādīt, ir izslēgts vai strādā pēc tabulas 1, 2 vai 3. Nākamā sadaļa - darbības. Pirmais, kas mums pieejams darbībās, ir avārijas izslēgšana. Avārijas izslēgšana paredzēta situācijā, ja ir noticis kaut kas nopietnas un jums nekavējoties jāapstādina katls un visi procesi. Lai to izdarītu, pirmais, kas jums jādara, ir jāizslēdz vadības panelis. Ne ar galapogu, bet ekrānā nospiežam spodziņu. Ja katls darbojās, šeit parādās uzraksts stop, OK, izslēdzam katlu, dodamies uz darbībām, avārijas izslēgšana, OK, un tiek apstādināti visi procesi. Ikdienā lūgums šo procesu nelietot, tamdēļ, ka tas var radīt papildus problēmas. Tas ir tikai avārijas gadījumiem. Nākamā svarīgā sadaļa - rokas tests. Rokas tests ir sadaļa, kurā jūs varat notestēt jebkuru dzelzi, jebkuru iekārtu, kas ir pievienota šim katlam. Tātad paņem degļu ventilatoru, starts, pārliecināties, viņš man strādā. Šneks, start, pārliecināties, viņš man strādā. Attiecīgi tenis, sūknis katla lokā. Šeit arī parādās pilna vizualizācija, ar ko jūs pašlaik darbinat. Tāpat arī pirmajā lokā vārsta atvēršana, aizvēršana, sūkni. Un attiecīgi vizualizācija strādā. Arī vārsta gadījumā parādās bultiņa, uz kuru pusi vārsts strādā, verās vaļā vai ciet. Un papildus iekārtas, ja tādas jums ir, piemēram, klape. Šajā gadījumā klape šeit nav pievienot, jūs viņu nedzirdat un neredzat. Nākamā sadaļa - granulu šneks. Granulu šneks ir lieta, ko jūs lietojat tajā mirklī, ja jums bunkurs ir izlaists tukšs un jūs vēlaties uzpildīt. Tātad spiežam uzpildīt šneku, spiežam spogu start. Tas nozīmē to, ka 20 minūtes šneks mums pašlaik darbojās. Šneks vidēji uzpildās 12-13 minūtēs. Līdz ar to viņš bišķīt jau uzberš čupiņu, bet, ja gadījumā jūs aiziet prom, bet jebkurā gadījumā jūs šādu funkciju ļoti ērti varat lietot, jo var izveidoties situācija, pieņemsim, jūs izlaižat tukšu šneku, ieslēdzat katlu, kamēr uzpildās šneks, kamēr viņš uzber čupiņu, viņam var jau beigties aizdedzināšanas laiks, viņš var nepaspēt aizdedzināties un izmetīs kļūdu uzpilde sākot. Šeit mēs redzam, kāds mums laiks ir ieprogrammēts čupiņas uzberšanai, lai katls varētu aizdedzināties. Tātad nākamā sadaļa - ekrāns. Šeit jūs varat ekrāna iestatījums mainīt, valodas izvēli. Tātad ieslēgt vai atslēgt valodas izvēli, kas parādās katlu ieslēdzot. Ja jūs viņu izslēgsiet, jums pēc noklusējuma slēgsies visu angļu valodā iekšā. Ja jūs vēlaties lietot latviešu valodu, vienmēr saglabājiet valodas izvēles iespēju. Nākamais, ko ekrāna iestatījumos jūs varat mainīt, laiks un datums. Uzklikšķinot pirkstu uz ekrāna, nomainot gadus kā vien vajag. Skaņas līmeni, ja vēlaties, klusāku, skaļāku vai vispār atslēgt. Un skaņas veidu, ja vēlaties. Nākamā sadaļa, kas mums pieejama - info. Info mēs uzspiežam ar statistiku. Mēs redzam, cik kādas iekārtas ilgi mums ir strādājušas. Programmas versija. Ja jums kādreiz sanāk zvanīt servisam un runāt par savu programmu, tātad šeit jūs varat apskatīties programmas versiju V1.26F, pašreizējā programma, kas ir uzinstalēta uz šī katla. Un attiecīgi arī šeit jūs redzat Wi-Fi ID numuru. Wi-Fi ID numurs jums būs aktuāls tajā mirklī. Ja jūs reģistrēsieties internetā, tad šo Wi-Fi ID būs pirmā, ko jums prasīs. Nākamā sadaļa, kas mums pieejama, ir korekcija. Korekcijā mēs varam, kā šeit redzam, mainīt 3 līmeņus. Tātad, ja mēs ierakstam pirmo līmeni, apstiprinam, tas nozīmē, ka mēs šneka ražību samazinājām pa 10%. Ierakstot otro līmeni, mēs samazinām šneka ražību pa 20%. Tas ir situācijas, ja jums šneks sācis pēkšņi bert vairāk nekā tas ir nepieciešams un ātri iziet no situācijas. Pārējās sadaļas, kuras mēs neizskatījām, tās ir paredzētas servisa lietošanai, attiecīgi arī instalācijas. Par to lūgumu sazināties ar servisu un informēt viņus par savām vajadzībām.
Lūgums iekārtas lietot atbildīgi, jebkurā neskaidrību gadījumā Centrument LV mājaslapā autorizētā servisa sadaļā sazināties lūdzu ar sev tuvāko reģionālo servisu.